Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas, aiznes mani pie tā varanā, kurš katram koristam atrod vietu Mežaparka lielajā estrādē noslēguma koncertā. Kas jūs īsti esat? Burvis, pārcilvēks, necilvēks vai supermens, kurš tiek galā ar šādu darbu? Nu, varbūt sava veida burvis, analītiķis, plānotājs, Mežaparka estrādes pārzinātājs. Nu, es domāju arī cilvēks, kas mīl šo dziesmu svētku kustību, kora dziesmu, jo nestrādājot šajā profesijā, es domāju, šo darbu nevarētu veikt. Man arī līdzi ir viena šēma, kas beigās nepie kā laba nenoveda. Kas tad ir lielākie riski plānojot koristu izvietojumu noslēguma koncertā? Pirmkārt, estrādes ietilpība. Tagad uzzināsim, cik vispār dziedātāji, kas vēlas piedalīties. Otrs risks varētu būt neparedzēts būves Mežaparka estrādē. Teltis, tirgotāji? Nē, tieši estrādēs dziedātāju vietās. Kaut kādas neparedzētas būves. Tie ir tie riski. Tādus gadās? Reizēm gadās. Konkrēti neminēšu, bet ir bijis, kad ir jāpārplāno vienā naktī viss. Jā. Un man šķiet, ka viens no riskiem varētu būt arī tas, ka šeit viss ir rakstīts ar zīmolu. Atnāks Jānīt un izdzēsīs. Ko tad? Nē, ir jau arī digitalizēts. Šie plāni ir iepriekšējo svētku plāni. Protams, nākošais plāns arī tiks rakstīts ar zīmuli, bet, protams, tiks datorizēts. Nepazudīs nekur. Tā kā rezerves ir. Rezerves ir. Jā, un sakiet, kā tad īsti notiek šī plānošana? Kā jūs izdomājat, kurš stāvēs? Principā tiek saglabāts klasiskais jauktā kora izvietojums, 8-balsīgs dalījums, un Mežaparkā tiek veidots viens vienots jauktais koris, kas ir jauktajiem koriem. Tātad katra kora, tas kopējais sastāvs tiek sašķaidīts un viņš no gabala lejā redz 8 daļās. Savas mīļās meitenes tā arī vakarā vairs neierauga. Kas ir jūsu tiešie bosi šajā te sistēmā? Principā šī sadarbība ar koncertu mākslinieckajiem vadītājiem, ar režisoru. Viņi dod kādus norādījumus? Vēlmes. Tie nav norādījumi vēlmes un mums tāda savstarpēja sapratne. Jā, nu un pēc tam, kad plāns ir gatavs, kas ar šo te noslēgumu koncertā strādā? Strādā mūsu palīgi apmēram 50 koordinatori, kas koriģē šīs 26 kolonas, ar kurām tiek veikts šis koru uzgājiens. Jā. Cik ilgā laikā kori noslēguma koncertā var uziet uz estrādi? Noslēguma koncertā, kad jau bijuši kādi 4 uzgājieni, mēģinājumi, 8-9 minūtes. Jā, tad jau ļoti ātri. Jā. Ātrāk nekā tikā. Varbūt. Nogrim pusotrā stundā. Nē, te nekas nenogrims. Te viss būs kārtībā. Jā. Atceries, ka cilvēks nav vientuļa sala. Pat ja tev šķiet, ka tu esi visu pamests un stāvi Mežaparka lielajā estrādē pašā augšā un pašā malā, tad zini, Jānis Baltiņš zina, kas tu esi un kur tu atrodies.